Ok, un mēs esam gaisā. Sveiciens visiem! Sveicināti! Cerams, ka Latvijas pavasarīgais laiks ir nesis diezgan labs un silts brīžs. Un katrā ziņā mums ir gājis diezgan karsti, ne? Tieši tā, mums ir daudz jaunumu. Jā, un tas ir iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies veidot video tiešsaistes semināru sēriju par YouTube, kā daudz no jums jau iespējams zina, ka nesen tagad arī Latvijā ir iespējams uzņēmumiem reklamēties un sasniegt potenciālos klientus YouTube, un tad attiecīgi šajās tiešsaistes semināru sērijā mēs arī apskatīsim dažas no tām galvenajām lietām, kas būtu svarīgas un vērā ņemamas, lai tātad maksimāli efektīvi to izmantot un palīdzēt jums sākt darbu ar reklāmu izvietošanu YouTube. Tagad jāsaka, ka mēs apskatīsim diezgan pamatlietas, bet pasākuma beigās mēs arī atbildēsim uz jautājumiem. Tāpēc tiem, kuriem iespējams ir varbūt kādi sarežģītāki jautājumi vai arī netik sarežģīti jautājumi, tad tos var uzdot uzklikšķinot uz šī video, kur jūs skatāties, tur vajadzētu parādīties tādai saitei, kas piedāvā iesaistīties sarunā. Un, attiecīgi, tur var uzdot jautājumus, kurus mēs tad arī šodien beigās atbildēsim. Un, jā, netērējot lieku laiku, es domāju, ka mēs arī varam sākt. Tātad jā, kāpēc vispār tas viss ir svarīgi? Lieliskā lieta par to, ko sniedz video reklamēšanās iespējas uzņēmumiem, ir tas, ka video reklāmas aizvien ir ļoti spēcīga forma, kā var pasniegt savu ziņu, lai piesaistītu potenciālos klientus. Šajā gadījumā apvienojot kopā skaņu, attēlu un kustību, mums ir iespējams ļoti vizuālā un iesaistošā veidā sniegt to ziņu un reāli censties iesaistīt lietotāju, kas ir īpaši svarīgi mūsdienās, kad nereti varbūt ar dažādām vietnēm un teiksim, attālinātās saziņas un dažādu darbību iespējām, varbūt tas emocionālais konteksts nevienmēr ir tik augstā līmenī, kā tas varētu būt iepriekš. Un video ir tas veids, kā mēs reāli spējam efektīvāk un interesantāk un krietni kreatīvāk arī uzrunāt savu auditoriju. Tāpēc tas ir viennozīmīgi kaut kas, kas ir uzņēmumiem jāņem vērā. Un interesants fakts šeit ir tas, ka, kā daudz no jums iespējams varbūt zina no savas pieredzes, tad nevienmēr, ja mēs redzam video reklāmu, ka mēs viņu arī reāli noskatāmies. Pieņemsim, šeit bija interesants pētījums, kas parādīja to, ka TV, ka vairāk nekā puse no parādījumiem, kas ir video reklāmām, tie tiek ignorēti. Un mēs redzam arī to, ka, pieņemsim, tiešsaistē, šis procents ir mazāks, bet aizvien liela daļa no video tiek vienkārši pamesti, un lietotāji tos kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas skatīties. Taču, ja mēs paskatāmies tādā plašākā skatījumā, tad mums tātad ir šī nosacīta viena puse, kas netiek skatīta, bet mums arī ir otra puse, kas tiek skatīta. Tad šeit atkal ir tas jautājums, un daudz no jums zina to slaveno citātu par to, ka es zinu, ka pusi no man mārketinga budžeta nestrādā, bet es nezinu, kura pusi. Tad attiecīgi tradicionālajos reklamēšanās modeļos ir bijis tas, ka mēs vienmēr maksājam par abām šīm daļām. Un mēs nezinām, kur ir tā skatītā un kur neskatītā. Taču lieliskā lieta par tehnoloģiju attīstību un, pieņemsim, internetu kā tādu ir tas, ka arvien vairāk un vairāk lietotājs tiek ievests pozīcijā, kas sniedz viņam plašāku kontroli. Un būtībā tā ir viņa ideja, kādas vietnes apmeklēt, kādus video skatīties un būtībā arī kādas reklāmas skatīties. Un tātad šeit ir tas, ka YouTube sniedz lietotājiem lielisku kontroli, jo tas viņiem ļauj izvēlēties, ko viņi vēlas redzēt. Iespējams, daudz no jums jau ir redzējuši reklāmu pirms video, kur tātad parādās šī reklāma, bet pēc pāris sekundēm man ir iespējas viņu izlaist. Un šeit ir tas brīdis, ka ja es redzu, ka tā reklāma man nav interesanti, varbūt es viņu esmu redzējis, varbūt jau es esmu kļuvis par klientu šim konkrētajam uzņēmumam, es vienkārši viņu izlaižu. Un savukārt no reklamētāja puses, tas ir lieliski no tās puses, ka ja šis lietotājs vairāk nav ieinteresēts tajā ziņā, ko es vēlos viņam piedāvāt, tad es par to nemaksāju.
Un šis, manuprāt, ir kaut kas ārkārtīgi spēcīgs, kas pašreiz nākot kā jaunas iespējas Latvijas reklamētājiem arī var būt ļoti veiksmīgi izmantojams. Sevišķi ņemot vērā, ka aizvien ar, kā daži saka, ar ekonomiskās turbulences faktoriem mums ir jābūt krietni uzmanīgākiem par to, kā mēs menedžējam savus mārketinga budžetus. Un šis varbūt labs veids, kā pārliecināties par to, ka mēs tērējam naudu par to, kas mums tātad ir atbilstoši un saistīts ar mūsu biznesa mērķiem. Jā, tieši tā. Un, Vika, ja mēs paturpinām tālāk, tad kādas tad ir tās iespējas, ko jūs kā AdWords reklamētājs varat izmantot YouTube? Tad ir dažādi reklāmu formāti, kas mums ir pieejami, un tālāk mēs iepazīstināsim, kādi tad tie arī ir. Nu, lūk, tad šeit jūs redzat, ka ir iespējami divi dažādi reklāmu formāti. Tātad pa kreisi jūs redzat TrueView InStream. Tas nozīmē, ka tās ir reklāmas, principā, kuras lietotāji var izvēlēties izlaist. Tas ir tas piemērs, ko Dīdis minēja. Un labi jūs redzēsiet, ir TrueView InDisplay. Tātad ir bijuši iepriekš divi dažādi formāti, kas ir InSearch un InDisplay, bet tagad viņi tiks apvienoti vienā kopējā formātā. Mēs mazliet vēlāk iesim pašā AdWords kontā un apskatīsim, kā var izveidot šo kampaņu. Tad pie kampaņas izveidas procesa, tur varēs vēl joprojām redzēt šos abus formātus, kamēr teiksim, šie jaunumi tiek ieviesti pilnīgi visos AdWords kontos, bet tas ir jūsu zināšanai, kad turpmāk viņš sauksies tā kā InDisplay. Un šī pašā InDisplay ir divas iespējas. Lietotāji izvēlas skatīt video, vienkārši, kad kaut kas tiek meklēts, kad viņi meklē kaut ko YouTube, vai arī lietotāji izvēlas skatīt to reklāmu, apmeklējot dažādas saistošas lapas, kas var būt arī tikpat labi ne tikai pats YouTube, bet arī Google reklāmas tīkls. Tātad, kas tad ir īsti šis TrueView InStream? Tātad, skatītāja pieredze, principā, reklāma tiek atskaņota 5 sekundes, un pēc tam lietotāji var izvēlēties izlaist vai, piemēram, noskatīt šo reklāmu līdz galam, ja šī reklāma ir piesaistījusi. Un kas ir pats labākais? Jūs maksājat tikai tad, kad lietotājs noskatās šo jūsu reklāmu pilnībā, vai arī vismaz 30 sekundes, pēc 30 sekundēm tad jūs arī maksājat par šo skatījumu, ja nu gadījumā tā jūsu reklāma nav ilgāka. Un reklāmas arī var parādīties pie dažādu garuma video. Un tur, protams, ir dažādi ierobežojumi, bet kas ir lieliski, ja jūs varat izvēlēties pavadošu reklāmu karogu. Tas nozīmē, ka ja jūsu reklāma parādās uz pašu video, tad labajā, piemēram, pusītē, kur ir dažādi papildus video, ko jūs varat redzēt ar dažādiem ieteikumiem, tur arī ir iespējams parādīties jūsu reklāmu karogam. Un jūs varat šo reklāmu karogu izveidot pilnīgi tādā pašā stilā kā jūsu reklāma, tad, lai lietotājs varētu atpazīt, ka tās pašas krāsas vai tas pats logo, brenda atpazīstamība. Un jūs par klikšķi uz šī pavadošā reklāma karoga nemaksāsiet. Un, protams, kāda ir dažādas atlases veidi, jūs varat arī, protams, izmantot atslēgvārdus, dažādas izvietojumus, tas būtu noteikti kanāli, intereses, kategorijas un demogrāfiju. Un vienmēr, kas ir populārs jautājums par demogrāfiju, to mēs saņemam diezgan bieži, tad YouTube tas būs tikai tādā gadījumā, kad šis lietotājs būs pierakstījies savā YouTube kontā, jo tikai tā mēs varam noteikt demogrāfiskos datus. Tādēļ nevienmēr tas būs precīzi, ja, piemēram, lietotājs nebūs pierakstījies savā YouTube kontā, skatītos kaut kādus video. Un cena ir tieši tāda, tā ir maksa par skatījumu, jeb cost per view. Un nākamais formāts ir TrueView InDisplay, tātad, kurā ir šobrīd jau mēs strādājam pie divu formātu apvienošanas šī formātā. Un tātad, kā tas strādā, lietotāji redz reklāmu, kad viņi skatās atbilstoši vietni tīmekli, tas būtu tad, ja viņi skatās dažādas arī video, vai arī tas ir Google reklāmas tīklā. Reklamētāja pieredze, principā, jūs varat redzēt dažādus tekstu blakus video, kas, piemēram, vairāk reklamēt šo pašu video, aicina lietotāju to noskatīties vai vēl kaut ko piedāvā papildus.
kādu servisu vai produktu. Video nav garuma ierobežojumi, jo tas nozīmē, ka jūs vienkārši reklamējat pašu video. Un ir dažādi izvietojumi, kur tas ir iespējams. Tad, kā es minēju, Google reklāmas tīkls, YouTube, arī kā Google reklāmas tīkla ir GDN daļa, tad YouTube meklēšanas lapas arī. Un cena ir pilnīgi tāpat, maksa par skatījumu, ir cost per view. Jā, un pavisam paskatoties arī uz plašāku kontekstu par tātad reklāmu ietekmi un dažādām citām lietām, tad šeit ir ārkārtīgi uzņēmumiem būtiski faktori. Un šeit ir minēti 3 no viņiem. Pirmais tātad ir paliekošums. Jeb tas nozīmē to, ka ja mēs reklamējam savu video, mēs piesaistām viņam skatījumus. Un skatījumi attiecīgi saglabājās tajā pašā video. Un tas ir sevišķi būtiski, ja mēs vēlamies tātad veidot populāru saturu un attiecīgi pasniegt to savai mērķa auditorijai, ka ja viņam ir šis relatīvi lielākais skatījums skaits, tas veido uzticamību, jo attiecīgi lietotāji sagaida, ka ja zīmols ir veiksmīgs un atpazīstams, tad attiecīgi arī viņa video vajadzētu būt atpazīstamiem. Teiksim, šajā gadījumā tīri varētu iedomāties situāciju, ja es meklēju kādu video un viņš parādās ar ārkārtīgi līdzīgiem nosaukumiem, bet vienam video ir, teiksim, 100 skatījumu, bet otram ir 10 000, tad visdrīzāk, ka tas ar 10 000 skatījumiem būs tas, kas man liksies uzticams, jo attiecīgi vairāk lietotāji to ir izvēlējušies noskatīties. Un tas beigās arī palīdz atrodamībai, jo nereti gan lietotāju iestatījumu dēļ meklējot, gan dažādi citi faktori, rezultātā var būt tā, ka šādi video, kas ir populārāki, ka viņus ir lietotājiem vieglāk atrast. Un tad tas varētu būt vai nu YouTube vai arī Google meklētājā. Tāpēc šeit ir tā lieliskā reklāmas, tā papildus ekstra par to, ka tā ir nevis tikai reklāma, kas tiek rādīta lietotājiem, bet tas arī skaitās klāt šai video rādījuma statistikai. Un šis skats varbūt dažiem no jums jau varētu būt pazīstams. Mēs pavisam nesen to rādījām arī Rīgā. Bet galvenais, ko mēs vēlamies ar to parādīt, ir tas, ka YouTube ir efektīvs veids, kā sasniegt potenciālos klientus Latvijā. Šeit tātad mēs redzam, ka balstoties uz pētījumu datiem, Latvijā ārkārtīgi liela daļa cilvēku izmanto internetu. Tātad šeit ir minēti 76%. Un attiecīgi no šiem cilvēkiem gandrīz 80% izmanto YouTube. Tā kā tas ir lielisks veids, kā iegūt mērķa auditoriju, kas tad varētu būt atbilstoši tavam biznesam. Un ja mēs paskatāmies vēl plašākā tā kategorijā, tad no kopējā Latvijas iedzīvotāja skaits 59% no iedzīvotājiem ir sasniedzami YouTube. Es pats esmu, manuprāt, dzirdējis nerad tādas mītus, ka YouTube skatās tikai teenageri vai kā, bet šeit parādās tas, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk to izmanto. Un tur arī ir tas koncepts, ko sauc par tā saukto C paudzi, jeb Generation C, ka cilvēki paļaujās uz saturu, un viņi ne tikai to saturu patērē, bet viņi arī viņu rāda. Un tādā ziņā tā miedarbība ir pavisam citā līmenī. Un būtībā uzņēmumiem tātad šī ir lieliska iespēja, ko var izmantot, lai maksimāli efektīvi sasniegtu savus biznesa mērķus. Un runājot par vecumiem, šeit arī mēs varam redzēt nedaudz sīkāk datus par to, kāds ir sadalījums pa vecumu grupām YouTube lietotājiem Latvijā. Tad mēs redzam būtībā, ka lielākā sasniedzamība ir auditorijai, kas ir vecumā no kādiem gadiem 20 līdz 39. Tad šajās abās grupās tas ir vislielākais, un nereti daudziem uzņēmumiem arī tā ir viena no galvenajām mērķa auditorijām. Un nozīmīgi arī ir tas, ka runājot par ienākumiem un pirktspēju, tad šajā ziņā viņas ir pat samērā izbalansētas, un neskatoties uz to, vai mēs vēlamies, sasniegt vai vairāk luksus preču potenciālās mērķa auditorijas vai,
piedāvāt kādus produktus, kas varbūt ir sadīviskāki, tad aizvien šīs grupas ir arī kā aktīvi lietotāji, un tas viss ir izdarāms. Tā kā tas noslēdz mūsu pirmo daļu par truju reklāmām. Un